Tieši caur šiem visiem projektiem, caur open calliem ir tā, ka iegūstot šo finansējumu, tas tiek ieguldīts apakaļmākslā, mākslas darbos. Un tad es to kaut kādā ziņā arī uztveru par tādu savu algu, kad jā, ir viens, ka tu pārdod darbus, bet ir arī tieši tā, kad ir piedaloties izstādēs un tā tu saņemot šo honorāru vai darba producēšanas izmaksas. Tas noteikti kā tāds šobrīd, vismaz priekš manis, kā tāds aplis visu laiku, tā kā no viena projekta uz nākamo. Tas ir lielākais atbalsts, kas ir bijis, vienkārši tā kā tas ir tas dzinulis turpināt taisīt darbus, jā. Pieteikšanās open callos un stipendijās ir ļoti liels ieguvums būtībā atpazīstamībai arī lielākai, parādīt sevi, pierādīt sevi, un arī tas nav iespējams bez tā. Tā ir vienkārši daļa no šī procesa, kā būt māksliniekam. Man liekas, tas arī paver tik plašu kontaktu loku, un arī ir bijis reizes, kad, piemēram, es nosūtu šo pieteikumu, un es netieku akceptēta, bet paiet, piemēram, pāris mēneši, un man ir zvans, tā kā mēs redzējām tavu pieteikumu, vai tu gribētu piedalīties kaut kādā citā projektā. Un tāpēc es domāju, tas ir ļoti svarīgi nebaidīties arī no tām neveiksmēm, vai kad kaut kas nav izdevies un tā, jo tu nekad nezini, kur tavs pieteikums var tālāk aiziet, vai kas tu ir redzējis, un attīstīt tālākas sadarbības. Man liekas, tā arī viena no lielākajām ambīcijām man priekš sevis ir nepārstrādāties, vingrot un veselīgi paēst. Atcerēties arī par šo pusi, kad ir slodze ļoti liela un ambīcijām ir jābūt ļoti lielām, bet ir jārūpējas arī pašam par sevi.